Pēdējā lapa. Sju un Džonsija bija divas jaunas mākslinieces. Viņas dzīvoja kopā nelielā dzīvoklī pilsētā, mājā ar augstām sienām un šaurām kāpnēm. Dzīvoklis nebija liels, bet viņām tas patika. Tur bija loks, gaisma, dažas gleznas, krāsas, otas un sajūta, ka dzīvē viss vēl ir priekšā. Abas bija atbraukušas uz pilsētu ar lieliem sapņiem. Viņas gribēja gleznot, pelnīt ar savu darbu un kādreiz kļūt pazīstamas. Viņu dzīve nebija viegla. Naudas bieži trūka, darbs nevienmēr atradās, un ziemas sākumā dzīvoklī bija augsts. Tomēr parasti viņas turējās kopā un nezaudēja cerību. Sju bija mierīgāka un praktiskāka. Viņa prata sakārtot ikdienu, atrast darbu un neļauties pārāk tumšām domām. Džonsija bija klusāka, jūtīgāka un viegli nogura. Dažreiz viņa ilgi sēdēja pie loga un skatījās ārā, it kā gaidītu kaut ko, ko pati nevarētu izskaidrot. Tad pilsētā sākās pneimonija. Cilvēki slimoja vienā mājā pēc otras, un drīz saslima arī Džonsija. Sākumā likās, ka tā ir tikai saaukstēšanās, bet pēc dažām dienām viņa kļuva ļoti vāja. Viņa gandrīz neēda, maz runāja un visu laiku gulēja gultā, skatoties loga virzienā. Ārsts atnāca, apskatīja viņu un vēlāk gaitenī klusām pateica Sju, ka zāles vien nepalīdzēs. Slimajai ir jāgrib dzīvot. Ja viņa pati padosies, būs ļoti grūti viņu izglābt. Sju to dzirdot ļoti uztraucās, bet centās to neizrādīt. Viņa smaidīja, runāja par nākotni, par pavasari, par gleznām, ko viņas vēl uzgleznos. Taču Džonsija gandrīz neklausījās. Viņa turpināja skatīties pa logu uz vecu ķieģeļu sienu un efeju, kas auga pie tās. Rudens vējš jau bija noplēsis gandrīz visas lapas. Vienu dienu Sju pamanīja, ka Džonsija klusām skaita 12, 11, 10. Sju nesaprata, ko viņa dara, un pienāca tuvāk. Tad Džonsija pavisam nopietni teica, ka skaita efejas lapas. Viņa bija iedomājusies kaut ko dīvainu un biedējošu. Kad nokritīs pēdējā lapa, arī viņa nomirs. Sju mēģināja viņu atrunāt, teica, ka tas ir muļķīgi, ka lapām ar cilvēka dzīvi nav nekāda sakara, bet Džonsija tikai nogurusi pakratīja galvu. Viņa bija tik vāja, ka šī doma bija kļuvusi par viņas patiesību. Zemāk tajā pašā mājā dzīvoja vecs mākslinieks vārdā Bērmans. Viņš visu mūžu bija runājis par savu lielo meistardarbu, bet neviens tādu vēl nebija redzējis. Viņš daudz dusmojās, skaļi runāja un izskatījās skarbs,
tomēr sirdī bija labs cilvēks. Kad Sju viņam izstāstīja par Džonsijas dīvaino domu, viņš ļoti sadusmojās. Viņš teica, ka tā nedrīkst domāt, ka jauniem cilvēkiem jācīnās, nevis jāgaida nāve tikai tāpēc, ka krīt lapas. Tajā naktī sākās stiprs vējš un lietus. Loga rūtis drebēja, un Sju bija pārliecināta, ka no rīta uz efejas vairs nebūs nevienas lapas. Viņa pat baidījās atvērt aizkarus, bet no rīta Džonsija tomēr paskatījās ārā. Uz kailās sienas vēl turējās viena lapa, tumši zaļa, slapja, pieķērusies pie zara, it kā spītētu vējam. Līdz vakaram tā noteikti nokritīs, Džonsija klusi pateica. Taču pienāca vakars, un lapa joprojām bija tur. Pagāja vēl viena nakts ar lietu un vēju. No rīta lapa vēl arvien bija savā vietā. Tagad Džonsija skatījās uz to pavisam citādi. Kaut kas viņā sāka mainīties. Ja jau lapa nepadodas, varbūt arī viņai nevajag padoties. Šī doma atnāca lēni, bet pa īstam. Pēcpusdienā viņa palūdza nedaudz buljona. Vēlāk gribēja apsēsties spilvenos. Nākamajā dienā viņa jau runāja ar Sju par to, ko varētu glaznot, kad kļūs stiprāk. Ārsts, atnācis vēlreiz, pamanīja pārmaiņas un teica, ka tagad viss izskatās daudz labāk. Slimniece grib dzīvot, un tas ir svarīgākais. Tikai pēc tam Sju uzzināja patiesību. Tajā briesmīgajā naktī, kad ārā bija vējš un lietus, pēdējā īstā lapa tomēr bija nokritusi. Vecais bērmans izgāja ārā un uz sienas uzgleznoja citu lapu, tik īstu, ka neviens nepamanīja atšķirību. Viņš strādāja augstumā un slapjumā, lai no rīta Džonsija pie loga ieraudzītu cerību, nevis tukšumu. Pēc šīs nakts viņš pats smagi saslima un drīz nomira. Tad Sju saprata, ka bērmans beidzot ir radījis savu lielo darbu. Tā nebija glezna izstādei, un neviens to neliks zelta rāmī. Tā bija viena vienīga lapa uz augstas sienas. Bet tieši šī lapa izglāba cilvēku. Šis stāsts nav tikai par slimību, tas ir arī par draudzību, par cerību, un par to, ka dažreiz vissvarīgākais darbs ir tas, ko cilvēks izdara otra labā. Pēdējā lapa. Sju un Džonsija bija divas jaunas mākslinieces. Viņas dzīvoja kopā nelielā dzīvoklī pilsētā, mājā ar augstām sienām un šaurām kāpnēm. Dzīvoklis nebija liels, bet viņām tas patika. Tur bija logs, gaisma,
dažas gleznas, krāsas, otas un sajūta, ka dzīvē viss vēl ir priekšā. Abas bija atbraukušas uz pilsētu ar lieliem sapņiem. Viņas gribēja gleznot, pelnīt ar savu darbu un kādreiz kļūt pazīstamas. Viņu dzīve nebija viegla. Naudas bieži trūka, darbs nevienmēr atradās, un ziemas sākumā dzīvoklī bija augsts. Tomēr parasti viņas turējās kopā un nezaudēja cerību. Sju bija mierīgāka un praktiskāka. Viņa prata sakārtot ikdienu, atrast darbu un neļauties pārāk tumšām domām. Džonsija bija klusāka, jūtīgāka un viegli nogura. Dažreiz viņa ilgi sēdēja pie loga un skatījās ārā, it kā gaidītu kaut ko, ko pati nevarētu izskaidrot. Tad pilsētā sākās pneimonija. Cilvēki slimoja vienā mājā pēc otras, un drīz saslima arī Džonsija. Sākumā likās, ka tā ir tikai saaukstēšanās, bet pēc dažām dienām viņa kļuva ļoti vāja. Viņa gandrīz neēda, maz runāja un visu laiku gulēja gultā, skatoties loga virzienā. Ārsts atnāca, apskatīja viņu un vēlāk gaitenī klusām pateica Sju, ka zāles vien nepalīdzēs. Slimajai ir jāgrib dzīvot. Ja viņa pati padosies, būs ļoti grūti viņu izglābt. Sju to dzirdot ļoti uztraucās, bet centās to neizrādīt. Viņa smaidīja, runāja par nākotni, par pavasari, par gleznām, ko viņas vēl uzgleznos. Taču Džonsija gandrīz neklausījās. Viņa turpināja skatīties pa logu uz vecu ķieģeļu sienu un efeju, kas auga pie tās. Rudens vējš jau bija noplēsis gandrīz visas lapas. Vienu dienu Sju pamanīja, ka Džonsija klusām skaita 12, 11, 10. Sju nesaprata, ko viņa dara, un pienāca tuvāk. Tad Džonsija pavisam nopietni teica, ka skaita efejas lapas. Viņa bija iedomājusies kaut ko dīvainu un biedējošu. Kad nokritīs pēdējā lapa, arī viņa nomirs. Sju mēģināja viņu atrunāt, teica, ka tas ir muļķīgi, ka lapām ar cilvēka dzīvi nav nekāda sakara, bet Džonsija tikai nogurusi pakratīja galvu. Viņa bija tik vāja, ka šī doma bija kļuvusi par viņas patiesību. Zemāk tajā pašā mājā dzīvoja vecs mākslinieks vārdā Bērmans. Viņš visu mūžu bija runājis par savu lielo meistardarbu, bet neviens tādu vēl nebija redzējis. Viņš daudz dusmojās, skaļi runāja un izskatījās skarbs, tomēr sirdī bija labs cilvēks. Kad Sju viņam izstāstīja par Džonsijas dīvaino domu, viņš ļoti sadusmojās. Viņš teica, ka tā nedrīkst domāt, ka jauniem cilvēkiem jācīnās, nevis jāgaida nāve tikai tāpēc, ka krīt lapas.
Tajā naktī sākās stiprs vējš un lietus. Loga rūtis drebēja, un Sju bija pārliecināta, ka no rīta uz Efejas vairs nebūs nevienas lapas. Viņa pat baidījās atvērt aizkarus, bet no rīta Džonsija tomēr paskatījās ārā. Uz kailās sienas vēl turējās viena lapa, tumši zaļa, slapja, pieķērusies pie zara, it kā spītētu vējam. Līdz vakaram tā noteikti nokritīs, Džonsija klusi pateica. Taču pienāca vakars, un lapa joprojām bija tur. Pagāja vēl viena nakts ar lietu un vēju. No rīta lapa vēl arvien bija savā vietā. Tagad Džonsija skatījās uz to pavisam citādi. Kaut kas viņā sāka mainīties. Ja jau lapa nepadodas, varbūt arī viņai nevajag padoties. Šī doma atnāca lēni, bet pa īstam. Pēcpusdienā viņa palūdza nedaudz buljona. Vēlāk gribēja apsēsties spilvenos. Nākamajā dienā viņa jau runāja ar Sju par to, ko varētu glaznot, kad kļūs stiprāk. Ārsts, atnācis vēlreiz, pamanīja pārmaiņas un teica, ka tagad viss izskatās daudz labāk. Slimniece grib dzīvot, un tas ir svarīgākais. Tikai pēc tam Sju uzzināja patiesību. Tajā briesmīgajā naktī, kad ārā bija vējš un lietus, pēdējā īstā lapa tomēr bija nokritusi. Vecais bērmans izgāja ārā un uz sienas uzgleznoja citu lapu, tik īstu, ka neviens nepamanīja atšķirību. Viņš strādāja augstumā un slapjumā, lai no rīta Džonsija pie loga ieraudzītu cerību, nevis tukšumu. Pēc šīs nakts viņš pats smagi saslima un drīz nomira. Tad Sju saprata, ka bērmans beidzot ir radījis savu lielo darbu. Tā nebija glezna izstādei, un neviens to neliks zelta rāmī. Tā bija viena vienīga lapa uz augstas sienas. Bet tieši šī lapa izglāba cilvēku. Šis stāsts nav tikai par slimību, tas ir arī par draudzību, par cerību un par to, ka dažreiz vissvarīgākais darbs ir tas, ko cilvēks izdara otra labā.